Čau, man ir neizsakām liels prieks, ka tu esi pieslēdzies šim projektam Sarunas ar kakao. Lūdzu, abonē šo kanālu un uzspied laiku šim video, tas man ļoti daudz nozīmē. Kā arī padalies ar šo video pēc tam ar kādu, kuram tavuprāt šis varētu palīdzēt un iedvesmot. Šodienas epizode izvērtās, manuprāt, milzīgi interesanta, iedvesmojoša, jo mums visiem dzīvē kaut vienu reizi ir radies šis te jautājums, kas es esmu un kā nepazaudēt šo savu patieso es. Mēs ļoti bieži saskaramies ar to, ka mēs kaut ko nevaram dzīvē realizēt un īstenot tikai tāpēc, ka mēs baidamies par to, kā citi to uztvers, ko citi padomās. Tad, manuprāt, Guna ir autentiskākā sieviete, kuru vismaz es pazīstu. Viņai ir burvīgi izdevies strādāt ar šo savu autentiskumu, jo arī viņa ir no tiem cilvēkiem, kuram tas nenāk dabīgi. Līdz ar to, manuprāt, viņa ir perfekts piemērs priekš mums, lai mēs varētu iedvesmoties un atrast šo savu autentisko būtību un iemācīties ar to būt, pieņemt to un dzīvot pēc šīs savas autentiskās dabas. Tāpēc klausīšu šo epizodi. Es ticu, ka būs otrā daļa par nedaudz citām tēmām, jo ar Gunu bija tik ļoti interesanti runāties un diskutēt un apmainīties viedokļiem. Tā kā nevilksim garumā un dodamies epizodē. Test, 1, test, 2, test, 3. Okay. Wow. Kā tu izlīdi cauri? Izlīdi cauri, kā tu to izdarīji? Kā tu varēji izdarīt tur? Magic. Un dziļi izelpo. Vēl vien dziļi ieelpo. Un dziļi izelpo. Sveiciens visiem, kas šodien ir pieslēdzies. Šodien man būs ļoti, manuprāt, interesanta un aizraujoša saruna ar sievieti, manuprāt, tādu saldumu burvi, kā man gribas teikt. Kad es par tevi domāju, man pirmais, protams, nāk prātā tavas konfektes un rozes tavos storijos. Un tā kā priekš manis, jā, tavas končas ir vienkārši maģija. Bet tagad tu arī esi, cik es saprotu, uzsākus ceļu vairāk
dziļāk tajos gene codes un cilvēku dizainā. Protams, arī mamma un sieva un vienkārši burvīga sieviete un sava autentiskā tāda, man liekas, gājēja priekš manis. Reāli, kad tu pasaki vārdu autentiskums, pirmais, kas man ienāk prātā, ir stūkoda vārds. Tas ir tas, man liekas, tev ir izdevies to savu asociāciju dabūt, un man liekas, tā nav sliktākā asociācija, ko varētu kāds iemiesot. Bet jā, es šeit esmu pierakstījis arī, ka tu esi radītāja, burve, maģiska sieviete. Jā, man liekas, tāpēc arī šodien šī epizode būs vairāk par to, kā atrast to savu autentiskumu un kā to miedarbot un integrēt gan attiecībās, gan dzīvē, gan sabiedrībā, kā šo te savu autentiskumu iznest pasaulē un būt pārliecinātam šajā autentiskumā. Tāpēc man prieks tevi redzēt šeit, Guna, tavā mājā. Tā kā varbūt es kaut ko nepateicu par tevi, ko tu varbūt gribētu izteikt. Vēl kādu komplimentu, ko tu pati vēlies sev izteikt. Nē, jā, īstenībā jau ir ļoti, ļoti paldies. Jā, tas viss man kaut kā ir sanācis. Savā ziņā, protams, ar nodomu. Nav tā, ka pilnīgi tikai tā. Bet kaut kāda daļa nezināmā jau tur ir, vai ne? Jo īstenībā vakar tajā saldumu ceremonijā man arī cilvēku uzreiz jautā, kā tad es nonācu, piemēram, pie saldumiem? Tad es saku, ka es īstenībā neesmu baigais saldumu cilvēks. Jā. Bet tur ir tā lieta, kad bieži vien tu neizvēlies lietas izvēlas tevi. Jā. Un šajā gadījumā saldumi, man liekas, izvēlējās mani. Jo es pati, man joprojām nes nost tas, ka cilvēki saka tos labos vārdus par saldumiem. Un ka nevis vienkārši garšīgi, vai ne? Jo cukurs ir garšīgs. Nevar noliekt, vai ne? Bet, kad tur tā dvēsele pieslēdzas, ka tur tā maģija pieslēdzas, vai ne? Un tad jau tu sāc tā kā saprast, ka, tātad kaut kas, ko es daru, ir pareizi, tas ir ok, tas ir īstais, un tagad ir jāiet, tā kā dziļāk. Tu vari mēģināt ar prātu izprast, kas tas ir. Bet vai to vajag arī? Tad to varētu varbūt saukt par lielo biznesu. Tu atkot kaut kādu prāta kodu un tā. Bet, jā, tu tā kā, sāc to iemiesot, tu sāc saprast, tad, jā, šis ir ok, un tas, ko es dodu cilvēkiem, patiesībā ir, tā kā kaut kas baigi vērtīgs. Un es to varu izdarīt savā ziņā ar tik banālu lietu, kā saldumi. Un, jā, bet tā kā redzi, mans prāts jau diezgan labi uzreiz saprot, ka saldumi ir, parasti saldumi ir vienkārši parasti saldumi. Tad, es eju tālāk, es lieku viņiem klāt tā kā to, kas esmu es patiesībā, to savu, kā ko sauc, jā, par autentisko. Un es lieku klāt viņiem tās savas dāvanas. Jo, ja saldumu teorētiski tu vari replicēt tieši tādu pašu, kā es taisu, vai ne? Tad jā, tā kā pieliekot klāt visu to savu, kas ir mans. Un tieši tāpēc es no parastu saldumu radīšanas vairāk eju lauciņā, kas ir dvēseles saldumi, un kas ir saldumu ceremonijas. Jo es vienkārši vakar nonesu jumtu dāmām ar tiem stāstiem un to, kā tās garšas tur sajiet kopā, tādas, kā citi parasti neizmanto. Jā, tas ir par saldumiem. Mēs varam varbūt iesākt vai turpināt ar manu slaveno jautājumu, ko es visiem uzdodu. Ko tev nozīmē vispār iet savu ceļu?
Vai, dieniņas. Principā tas ir tā kā nebeidzamu atklāsmju jūra. Un tad tas savs ceļš. Jo viņš veidojās no atklāsmēm. Atklāsme ir tā kā maziņa gaismiņa, maziņš zibentiņš, kaut kas tev tā kā atnāk. Un pēc tam viss ir savādāk, jo viņi ir tevī tā atklāsme, vai ne? Atklāsme maina tavu dzīvi. Tā ir, principā tā kā maza atmodiņa, jo tas lielais, tas garīga atmoda, vai ne, kur tu tā kā pamosties vispār no miega, kas droši vien ir pats ceļa sākums. Un tad viss tālāk ir mazās atmodas, mazās atklāsmes, kas kaut kādā veidā cikliski atkārtojās un veido to ceļu. Jo tu ej kaut ko, tu dari, tu mēģini, tad ir atklāsme, tu saproti, kas strādāja, kas nestrādāja, vai mēs mainām direction vai nemainām, kur mēs ejam, ko mēs darām. Un tad mēs ejam tālāk un atkal kaut kādā laikā viss ir mierīgi, tad notiek kaut kādi saviļņojumi un tad rodās nākošā atklāsme. Un tādā veidā tu ej to ceļu, jo tu jau viņu, tu eksperimentē. Vienmēr viss sākās ar to, ka ir kaut kāds brīdis, kad tu kopē kādu, tad tu saproti fīču. Un tajā brīdī, kad tu apgūsti, līdzīgi, piemēram, ar saldumiem, jo sāk ar kūkām, protams, ka tu pirmo kūku uztais pēc receptes, loģiski. Tad tu taisi kaut ko vēl, tu saproti fīču, kā tas darbojās. Tev vairs nevajag nekādas receptes un neko tādu, tu tagad dari pats. Un tajā brīdī tas ir tas radošums, un tu ej savu ceļu. Un tā, tu tā kā, principā, visu laiku arī dari, jo tu kaut ko ieraugi, kaut kas tevi iedvesmo, bet tajā brīdī tu vēl neesi. Tu paskaties, un tad, kad tu pieliec to savu, kad tu saproti, kas ir jādara, līdzīgi ar fotografēšanu, vai ne? Tu sākumā mēģini varbūt kopēt, kāda cita idejas, kas tev pašam aizrauj, tad tu saproti, kas ir tavējais, un tu dari. Un, tas ir tas viens par to savu ceļu. Otrs ir ļoti, tā kā principā ar visām praksēm, ko tu dari, ko tu izvēlies darīt, tu veido ļoti stipru kodolu. Jo tas ir tāds priekšnosacījums, lai tu vispār varētu iet savu ceļu, tev ir jābūt stipram kodolam, jo bez tā stiprā kodola, kur papūš, tur tu aizēji, ja? Jo, ja tu aizēji tur, kur tev papūš, tas nav tavs ceļš. Tavs ceļš nozīmē to, ka tu brutāli eji savu ceļu. Tu saki nē tam, kas neietilpst tajā. Protams, ka tu dažreiz paeksperimentē, tu nokāp lejā, tu dari. Nokāp no kalna. Kalns ir tas tavs ceļš. Tu socializējies, tu dari, tu mēģini, bet tu visu laiku ej atpakaļ savā ceļā. Tajā kalnā tu kāp, un tas īstais ceļš tajā kalnā ir vienītī. Mēs viņu kāpjam blakus, kāds kāp lejā, kāds augšā, tur takas dažādas, bet mēs it kā to darām kopā, bet tā pa īstam tu to dari viens. Tas īstenībā man baigi teikt asociējās ar to Santiago ceļu. Es nekad neesmu gājis, bet es esmu sekojis vairākiem, kas ir, kad arī tu kaut kāds posms ej kopā, tad tu pēkšņi aizēji viens, tad atkal tas cilvēks tev kaut kur uzrodas priekšā, ka tā tāda labā, reāls. Tu ķipēji to savu ceļu, bet tu nepieķeries ne cilvēkiem, ne lietām, ne vietām, un tu vari arī pateikt, sorry, šodien negribu ar tevi palikt, es iešu tālāk. Tā kā, kad mācēt arī, kā tu saki, pateikt nē, tas, man liekas, vispār ir tāds kaut kāds īpašība, kur ir jāmācās. Spēcīgi jāmācās vēl piedāvāt. Vajadzētu būt skolas sistēmā, kā pateikt nē, vai ne? Un kā mācēt pateikt arī jā. Jā. Bet jā, tā, tas, ka tu ej. Un drosme, protams, jo, kā tu darīsi to, ko tu patiešām gribi, ja tu nevari saņemt dušu, vai ne? Protams, ka bieži vien mums viņi ir jāaudzē, tīpaši mūsu
gada gājumu cilvēkiem, kuriem bērnībā, man liekas, viņa tika ļoti tā kā pazaudēta. Jo tagad nākošā paudze jau ir daudz drosmīgāka uzreiz. Bet mēs audzējam to drosmi un tad, sajam un pašnoteikšanās. Un tas, ka tu vari, ka tev ir, tu pats sev liecies īstenībā kruts. Piedod, bet tā ir jābūt. Tev ir jābūt tādam cheerleaderim sev. Tev ir jāpatīk. Tev ir ar tām savām praksēm un to visu, ko tu dari, tu veido savu pašvērtējumu. Un tad tu vari arī bliest to savu ceļu. Protams, ka ne jau katru dienu tu piecelies kā karaliene, bet tu skaties, vai ne, tu vari darīt prakses un viss būs ok. Tu vari ļauties atpūtai un tā tālāk, bet tāda drosme un tas viss, tas spēks, tas iekšējais, ka tu zini, kas priekš tevis ir labākais. Tu zini, ka ne tas, ko tev mēģina iesmērēt, bet tev ir tāda arī īstenībā intuīcija. Tu uzticies instinktiem, tev nevar nopārdot sūdu zelta papīrītī, un tu tā kā sasmaržo visu, sasmaržo melus, sasmaržo, kura taka nav īstā, kura tur priekšā būs tā sūdu čupa. Un tādā veidā tu esi ļoti uzticies arī ķermenim, ja? Tā ejot tajā. Principā ar tādām, tā kā bišķiņ dzīvnieciskām maņām, ja? Tev ir jābūt tām maņām uzķūnētām diezgan labi, lai tevi nenovilina no takas. Principā, man liekas, ka es visu izstāstīju. Bet kā tu definētu tagad to, kas ir autentiskā guna? Tādā varbūt nebaigi plašā jēdzienā, bet pēc iespējas tā konkrētāk. Zini, šito jautājumu tu man noteikti varēsi vēlreiz pajautāt, ka man būs 50. Tas mainās jau tāpat, man liekas. Tad es toču zināšu, bet tad es, man liekas, ka tas briedums un viedums jau būs tik liels, ka tā zināšana būs noteikti koncentrētāka. Jo tagad, tajā, kad tu vēl īstenībā tikai nobriesti, tu vēl... tu visu to vēl īstenībā tikai veido, ja, ko es tikko stāstīju pirms tam. Tas nav tā, ka es te šitāds esmu. Tu to apzināti veido, to radi, ja, to savu ceļu un dzīvi. Tātad, autentiskā guna. Šobrīd varbūt, kas ir tie, kas tev nāk, tie galvenie kaut kādi aspekti, kas piemīt šai te autentiskajai gunai? Īstenībā nenormāli āķīgs jautājums. Nenormāli. Tā man liekas, jo zini kā? Man ir kaut kādā vīzija par to, kā es gribu vispār, lai visa mūsu planēta darbotos. Un savā ziņā es to iemiesoju sevī. Un tur ir, tur ir tāda vesela buķete, līdz ar to tas nav īsi un nav koncentrēti, bet viss autentiskākais. Ja tā mēģina iztēloties, tad laikam tas varētu būt kaut kas, kas ir bērnība. Pirms, kā tu esi maziņš, un tu esi īsts un tīrs, un tu īstenībā esi nenormāli autentisks bērnībā. Tāpēc, ka tu esi, pirms vēl, piemēram, skolas un tā tālāk. Bet tu esi, jo tev ir tas, kā tev patīk būt, un tu zini, kur tev patīk būt. Piemēram, plikas kājas un mešs un tā tālāk. Tā ir viena no manām, man liekas, ka izcilākajām būtībām ir tā dabas, patīk dabā, patīk būt dabā.
no visām vietām, kas man jāizvēlās. Man patīk daba, man patīk vēsture un mazas pilsētiņas, un es vienkārši tur, mīlu to, ne? Kad tu pasies atpakaļ uz savu bērnību, tad lielākoties, ja tu esi tā kā ļāvis arī savu bērnībā izpausties brīvi. Tas tāds īstenībā šeidī varbūt arī, bet katrā ziņā, kad es skatos uz savu bērnību, tad es redzu savu tagadnes autentisko versiju. Jo tur ir cilvēks, kas vienkārši brīvi kleņo apkārt, kuru nevar ielikt baigākajās robežās. Tur ir cilvēks, kas novērtē to, ka viņam ir mājas, kur atgriezties, ka tur ir ēdiens un ka tur ir mīlestība. Līdz ar to tas autentiskais cilvēks novērtē ārkārtīgi lielu brīvību, bet arī to, ka viņam ir vieta, ka tur ir tā mīlestība, tas pavards, tu neesi tikai kleņotājs. Tur ir cilvēks, kas novērtē to, ka viņam patīk, labi, es runāju tādā vārdā par sevi, tādā trešajā personā, bet man tā sanāca. Tātad tur ir cilvēks, kuram ir tas, ko es tikko teicu, brīvība un mājas mīlestība. Tur ir cilvēks, kuram ir absolūtākā vienatne. Tajā pašā laikā man patīk, es biju tas, kurš taisīja teātrus visiem pieaugušajiem. Ar sēdz bērniem kopā. Tur ir cilvēks, kam patīk... Tur ir cilvēks, kuram patīk zināšanas. Man arī tik patīk lasīt grāmatas un uzkrāt. Tā kā visu, ka tu piesūcinies. Un tur ir cilvēks, kam patīk nedaudz tā kā mistika, maģija, viss, kas ir nesaprotams. Tev jau bērnībā gribējās izzināt tās lietas? Jā. Ārprāts. Pirmkārt, sāksim ar to, ka es bērnībā konkrēti sev biju nodefinējusi tā, tad man šīs dzīves laikā ir jāatrisina visi karmiskie mezgli, lai man vairs nekad nav dzīvē jānāk uz zemi. Wow, cik gados tu to sev pateici? Tas bija kaut kad, es skolā gāju jau, wow. Bet kaut kādos jau mazajās klasītēs. Un tad es tur pēc kaut kādām grāmatām rēķināju, kas ir man jāiemācās, izrēķināju, tā ir mīlestība. Domāju, kā tas ir iemācīties mīlestību šīs dzīves laikā. Bet, labi, tagad jau es saprotu, ka nespīd man šī pēdējā dzīve. Nē, esmu vēl ne tuvu kalna galam. Bet, labi, tas tā, acīm redzot, kaut kāds mans dvēseles aspekts droši vien negribēja tik ātri. Vai kaut ko, es nezinu, bet bija tāds bišķiņ tāds. Atkal man tā jānāk ir. Jā. Vispār arī tas latviskais un vēsturiskais, jo tikko kā sākās skolā vēsture, tā es gribēju būt arheologs. Visa tā savā ziņā tāda, jebkuras kultūras tie vēsturiskie aspekti man vismaz patīk. Nav tā, ka tikai latvieši vai latviskā dzīvesdiena vai kaut kas tāds. Man principā patīk visa tā senā kultūra, vai tie ir eģiptieši vai vikingi un tā tālāk. Man vienkārši patīk. Man patīk arī tas, ka savā ziņā tas ir būvēts, visi tie mīti un tas ir būvēts arī, lai mūs izklaidētu. Tas nav tā, ka tur ir kaut kas ļoti, tur ir mācības un tā tālāk un tas patīk, lai viņi Nē, tas nē. Man visu laiku nāk smiegli par to, kāds tu nokrīt, tas nevar. Es laiku uzplaiks. Bet tas tā, to nedzird, vai ne? Varbūt kaut ko dzirdēs, bet nekas dzīves. Visa tā mitoloģija un tas viss. Bet, zin kā, ir kaut kāds brīdis dzīvē, tīpaši, ka tev ir tikai tie kaut kādi 20, ka tu nesaproti, kā tu vari apvienot to visu, kas tu esi autentisks. Un tev liekas, ka kaut kādas daļas ir jāizņem laukā, ka tev ir jākoncentrējas tikai uz kaut ko. Jo, piemēram, tas brīdis, kad ir jāsāk iet universitātē,
Tad tev tā tad ir izvēle. Vēsturnieks, kas ir tā viena tava daļa, vai ne? Žurnālists, kas ir cita, nu jo man patīk rakstīt, man patīk nodot. Tad man vēl bija filologs, jā, jo man patīk valoda, un fotogrāfs, jo patīk skaistums un vizuālais. Un bija 5. vai nebija? Es nezinu. Bet nu labi, var sakot, tev ir tas. Un tad ko tu tagad dari? Protams, ka tu izvēlies kaut ko vienu, bet tu nekad nevari justies pilnībā laimīgs tajā kaut kajā vienā, vai ne? Tāpēc, ka mūsu autentiskā būtība jau nekad nav kaut kas viens. Viņa tieši tāpēc ir autentiska, ka tu esi ar visām savām daļām tur kopā. Tu esi ar to savu vēstures mīlestību un dabas mīlestību un stāstu mīlestību un skaistuma mīlestību. Un tad tu to visu saliec kopā un voilā, tas esi tu. Bet, nu jā, tev ir jāizmaļās kaut kādam trialam un erroram un visādām tādām lietām, lai tu atgrieztos uz tā sava ceļa un sāktu vākt kopā tās savas autentiskās daļas un mācītos viņas savienot, nu tā kā kopā. Kas, manuprāt, ir tāds ļoti, tā esence tam, ka tu ej to autentisko, ka tu sāki, tu viņus mācies savienot. Un tas nav tāds tā kā uzreiz pirmais baigais vieglais darbiņš. Tu tiešām to dari, tu mācies to aplauzēt, tu saproti, kas ar ko neiet. Ne visām lietām, piemēram, ir jābūt tavā biznesā, ne visas lietas tev ir jārāda uz āru, bet tik un tā tev viņas visas ir jāmācās apvienot pilnībā tādā, lai tu varētu viņas izpaust. Jo katra lieta no tām autentiskajām jau ir tas, kas tev bagātina. Ja? Un tad, kad tu ej, pilnīgi vienalga, ko tu dari, ja tu viņas visas esi salasījusi un ļaus viņām visām būt, un tu viņas visas izpaudi, tad viņas ir ar tevi. Jā, tas bija aptuveni nenormāli izstāsts. Kas ir autentiskā. Bet kas tad ir kas ir bijuši tās prakses vai tās darbības, ko tu dari, lai saprastu, nu pieņemsim, cilvēks, kurš šobrīd grib izprast to savu autentiskumu, ko viņam darīt, kā lai viņš dziļāk ieiet tajā un izzina to? Zini kā? Vispār tātad pati galvenā lieta, ko saprast uz šo jautājumu, ir tāda, ka pilnīgi pa 100 dažādiem ceļiem tu vari sasniegt vienu to pašu rezultātu. Ja? Jo tas rezultāts, jo tu zini, kuru rezultātu gribi sasniegt, ja? Vai sakot, tu gribi sākt savu ceļu uz autentisko. Jā. Man liekas, ka vislielākā prakse ir vienkārši brutāli mācīties, ka tev tu atlaist to, ko citi par tevi domās. Jā. Droši vien, ka ir visādas fiziskas prakses, vai kā to var darīt. Tu vari meditēt ar šo sajūtu un tā tālāk, bet tā pavisam tas strādās vienkārši dzīvē. Tad, kad tu to vienkārši pieteiksi, man ir atļauja, tā kā tas slavenais teiciens, atļauja būt, ja? Man ir atļauja būt. Un tad, kad tu viņu stingri arī ievēro, nevis tur, man ir atļauja būt, bet šodien... Rītā. Tikai rītā. Šodien es vēl paklausīšos, ko citi saka par mani, vai man rūp, ko viņi... Jo principā, jā, tās ir pat tādas prakses, kas ir tās tiešām ikdienišķas prakses, ka tu laid vaļā to savu pieķeršanos tam, ko citi par tevi domā, un laid vaļā to, kad tev rūp citu viedoklis, un sāc klausīties savā. Tu vienkārši sāc klausīties savā baltiņā. Te noteikti dara arī rakstīšanas metoda, ja? Kad tu raksti, kā tu
kā tu iztēlojies savu autentisko vīziju, vai ne? Kāds ir tas cilvēks, kurš jau ir autentisks no sevis. Un tad tu vari meklēt bērnībā kodus, tu vari vienkārši iet savai dzīvē cauri un meklēt, kur ir tie brīži, kad tu esi, piemēram, pazaudējis sevi, vai ne? Un tad tu vari atkodēt un saprast, ka šitais nav manējies. Ja tev ir ļoti daudz visādi saslāņojušies, visu kaut kas virsū. Bet, tātad tu principā dari ikdienā vispār to, ka tu neļauj tām citu visam traucēt sev. Un tu zini savu vīziju. Tev ir tev ir tā kā jāzina, vai ne? Jo, zini, protams, es tev pārtraucu, bet man liekas, ka tas ir priekš manis, jo man arī ir bijis tā, ka es dzīvē visu laiku tā kā kaut ko meklēju. Arī sāku fotografēt, pēc laika saprotu, tas nav mans, aizēju citur, tur sāku kaut ko citu tur darīt, atkal saprotu, nav mans, atkal aizēju. Un visu laiku, kā mātājs, it kā meklē kaut ko, nezinu ko, kas patiktu, bet visu laiku jūties tā kā nevietā un nesaproti. Bet tad, kad reāli es izkristalizēju tā no sirds to gala mērķi, kāda es gribu būt, kur es gribu dzīvot, kā es gribu justies, cik es gribu pelnīt, tā kā redzēt to sevis, to autentisko, to reāli, to savu ideālo es, tad, kad es viņu reāli izkristalizēju un pati sev pateicu, jo brīžiem, ja tu pati sev pasaki, tu dzīvo super, tur viens savs dzīvoklī, un tu sev pasaki, es gribu māju, tur ķemeros, tas liekas tā kā, tev tas nevar būt. Bet, kad tu sev reāli pasaki tās lietas, ko tu gribi, un tu paskaties uz to, ko tu tur esi uzrakstījis, tad arī tev ir vieglāk vispārībā uz to iet, jo tu jau zini, uz kurien tu ej. Tu zini to mērķi, un tad, kad tur atnāk kaut kāda Anna un pasaka, tu esi debīla, ko tu dari, tev liekas, ko tu tur runā, es zinu, uz kurien eju. Kad tev vairs tas tik nespēja, man liekas, tevi pat tik ļoti vairs nekas izsist no sliedēm, un tev ir arī vieglāk kaut kā uz to virzīties, un redzot tev pašai, kā tu virzies uz priekšu, tas tev dod vēl papildus konfidenci un pārliecību, un tas tikai, man liekas, nostiprina to tavu kodolu. Jo tie mazie sasniegumi, tīpaši mums sievietēm, jau ir super tādi vērtīgi, ka mēs redzam, ka es sasniedzu to, man piepildījās tas tur, mans mazais sapnīts. Un tā pa mazam solītim tu sāc virzīties, un tad jau, jo man vakardien tieši bija ceremonija arī ar meiteni, un viņa saka, ka kas ir viņas lielākā problēma, ka viņa vēl joprojām dzīvo tajā, ko citi padomās. Un kā no tā tikt ārā, kad tas ir grūti, un man liekas, tas ir grūti tikai tāpēc, ka tu nezini, uz kurien tu ej un kas tu gribi būt. Priekš manis, vismaz man tā šķiet, jo jo man arī bija tāds posms, un tas bija tikai tāpēc, ka es vispār nezinu, kas man patīk, ko man patīk ģērbt. Vienu dienu ģērbjos tā kā ieraugu tur Justinam Bieberam sieva, otru dienu tā kā, tur meža feja super. Tā, ka tu mētājies no vienas vietas uz otru, jo tu īstenībā pats nezini, kas tev patīk, kur tu jūties ērti, kas ir tas kaut kāds tas message, ko tu no sevis vispār gribi tā kā parādīt, kā tu gribi sevi prezentēt citiem, kā tu gribi šo te savu avatāru taisīt. Un tad arī tu jūties nekomfortabli, tu jūties insecure, kāds latviski, tā kā baidies par sevi. Nedroši. Jā, nedroši, un tāpēc jau arī tev tie visi tie rūp, jo tu pats par sevi jūties sūdīgi, un ja vēl kāds pasaka, tad tev liekas, redz, apstiprinājums tam, kas jūtos sūdīgi. Jo tā nedrošība jau liek tev darīt tā, lai tu visiem patiktu. Jo tas ir tas veids, kā tu vari tad justies droši pasaulē, jo tev nav stabils kodols. Un tad tu centies izpatikt, un līdz ko tu centies izpatikt, tā autentiskums vienkārši tā kā Jo man liekas, tas tāds absurdākais ir tas, ka, lai vai ko tu darītu, būs kāds, kam nepatiks. Tā kā nav tā viena atslēga, kas tagad es izdarīšu šo un visiem es patikšu. Tāpat būs tas viens izlīdīs tur no stūra. Kāpēc tu to dari? Viens noteikti izlīdīs. Viņš vienmēr līdīs, it īpaši tad, ja tu centīsies izpatikt. Viņš obligāti izlīdīs, lai parādītu tev, ka tas nav tas veids, kā jādara. Un vēl, kas man liekas ir svarīgi atcerēties, ka visbiežāk
tie cilvēki, kas lien ārā un saka kaut ko par mums, ka tas jau ir tā viņu, tas nav par mums, tas ir par viņiem. Kad viņi varbūt sevi saska, kad, es arī gribētu, viņa beidzot uzdrošināja. Nu, tā kā viņa to izdarīja, un es par to visu laiku domāju, un es nevaru saņemties, un viņam tas tā notrigero, iegrauž kaut kur sirdī, ka viņš ies tev tur uzrakstīs vai pateiks, apsties, jā, viņa jau tā, tad kaut ko. Nu, ka tas nav vispār nekad par mums, tas ir vienmēr par to otru. Man īstenībā ar Instagramā diezgan bieži rakstījuši cilvēki, kad viņi nu, tā kā uz kaut kādā brīdī ir tiešām uz atsakošanas robežas, jo viņus triggerē, bet tie, kas jau ir uz tā īstā ceļa, kas jau ir, zina, viņi jau meklē, kas ir tas triggeris, un tad atrodot viņu, viņi saprot, kāpēc es viņus triggerēju, un viņi man saka paldies, jo nu, tagad viņi ir tikuši tam pāri, viņi ir sadziedējuši sevi. Un var doties tālāk, un tas īstenībā ir skaisti. Un tieši tāpēc mums ir jāizpauž tas savs autentiskums obligāti, jo nu, tādā veidā mēs vienkārši arī banāli dziedinām pasauli, vai ne, jo tu sāc ar sevi. Jo jebkura lieta, ko tu dari, gēnu atslēgās, piemēram, arī ir tā, ka tad, kad tu ej ar savām dāvanām, nevis ēnām. Ja? Jo mums visiem ir ēnas, mums ir ēnu puses un tā tālāk. Un tad no tās ēnas pretējā pusē dāvana. Ne? Un tu ej ar savu dāvanu. Un tu slēdz vaļā citos cilvēkos arī to pašu. Ja? Viņa veido to tā kā, es pat nezinu, kas tas īsti ir par efektu, bet, ja tā būtu datorspēle, tas izsītos vienkārši fantastiski, ja? Jo es tagad, piemēram, paņemu to dimantu, tad es eju pie tevis, un tev momentā tu arī sāc, piemēram, tev arī tas dimants tā kā uzreiz parādās, un tad mēs esam divas, un mēs tagad katru, piemēram, ejam pie citiem, un viņiem arī, ja mēs ejam ar to dimantu, ja? Tad pretējā pusē tur ir ēna, kas ir dažādas ēnas, ja? Tur mums pa pilnam visādas, ja? Viņa tas akmens varbūt pārvērš pa dimantu, kā mēs sakomunicējamies, ja? Jā, ja tu ej tiešām ar to savu dāvanu tajā frekvencē, augstajā frekvencē, ja? Nevis zemajā frekvencē. Jo augsta frekvence var izdarīt daudz ko, tieši tāpēc mēs daram tas pats, mēs vakar tikos ar meiteni, kurā skandēja tas om chantings, ja, ir tā atļauja dot to darīt, ja tā to pareizi sauc. Un tas ir viens veids, vai ne, kā padarīt to vispār celt frekvenci. Viņa teica, ka tad, kad mēs esam tajā vietā, tad 2 kilometru rādījusā mainās tā frekvence, viņa paceļās. No tā, ka mēs tur skandējam to un tā tālāk. Jo jebkura pozitīva darbība jau principā ceļ tavu frekvenci. Un tieši tāpēc vislabākais ceļš uz kaut ko vispār ir laimīgs ceļš, vai ne? Jo tu dari dzīvē to, lai tu būtu laimīgs, lai tev ir augsta frekvence. Tu dari tās lietas, kas tev sagādā absolūtāko kaifu, ja? Vai tas ir tas mežs ar tām plikajām kājām, kā piemēram ir man, kad es vienkārši jūtos nedomā laimīgi to peldēties, un jūra, un saule, un tā kā skaistais, ja? Visas tās detaļas, piemēram, es esmu cilvēks, kas novērtē to, kad ir cilvēki, kas taisa ar rokām šādas lietas, nevis, ka mums nekā nebūtu, mums būtu tikai IKEA parastais, kur viss ir balts un tāds, kur nekas tā kā nav, ne cilvēks, ne radošums, nekas. Bet jā, un tu dari, principā tu katru dienu izvēlies celt savu frekvenci. Savā ziņā tas arī, tad, kad tu, jo tas jau arī ir tas autentiskums. Tu caur to autentiskumu celt to frekvenci. Jo autentiskums ir tas, ka tu zini, kas tev patīk, kāds tu esi, ko tu gribi darīt šajā dzīvē, vai ne? Un tā vietā, lai, piemēram, kurpītājs un šauros svārciņos sēdētu pie kompjūtera, kas kompjūters izklausās tik ļoti sēdz.
pie kompjūtera, ofisā. Es tā vietā velku plikas kājas un staigāju pa mežu un lasu kadiķogas, kuras pēc tam cepu cepumos un stāstu cilvēkiem stāstus par sievieti kadiķi. Vai ne? Jo tas ir tas, ko es gribu darīt. Tas ir tas, kā es izklaidēju šajā dzīvē, jo mums ir, šai dzīvē ir jābūt fun, šai dzīvē ir jābūt baudāmai, šai dzīvē ir jābūt pilnai ar visu. Protams, ka tas nenozīmē, ka mums viss ir tikai skaisti. Mums ir viens no tā autentiskuma featurām jau arī tas, ka tu esi ar to savu neglīto autentiskumu. Ja? Tu esi ar to, jo kaut kāda veidā tas viss jau ir tas, kas mūs ir uzvedis uz šī ceļa, vai ne? Ja jau mēs te tikai būtu, mums viss būtu riktīgi cool, neviens jau no mums šo ceļu nestaigātu. Mēs staigājam, tāpēc, ka mūsos ir iekšā visas tās sajūtas un tās mums liek staigāt. Viņas liek pārvērst kaut kāda veida ciešanas skaistumā, kas ir šeit, vai ne? Tā. Un nekoncentrēties uz to, nepalikt depresijā, jo lielos vilcienos var arī palikt, vai ne, depresijā. Bet meklēt, atrast to savu, kas ir tas, kas mums liek smaidīt, kas mūs bagātina, kas mūs piepilda, un tas ir tas mūsu autentiskais. Kā tu nonāci līdz tiem gene codes un human design? Tātad. Principā, tas, ko es tikko teicu, ka tev iekšā ir kaut kāda veida ciešanas, ka tas, kā tu dari, nav ok, vai ne? Tev var būt, ka viss izsauc ok no malas, bet tas, kas tev notiek iekšā, tu aliens nekad neredz, vai ne? Un tas iekšā saka, ka ne līdz galam, ka kaut ko tu nespēji realizēt savu iekšējo potenciālu līdz galam. Tu nejūties saprasts, nejūties tā kā iederīgs. Un cilvēku dizains jau, man liekas, tagad ir savā ziņā ļoti populārs un liekas, lielākā daļa jau zina, kas viņi ir. Un tas ir tāds, man liekas, ka pirmā lieta, kas ir arī riktīgi forši, jo, kad tu saproti, kas tu esi pēc cilvēku dizaina, tur palasot, man liekas, ka tev iedegās arī lampiņa un tev tāds, ok. Makes sense. Jā, tāpēc es esmu tāds, kāds es esmu, un patiesībā man tādam ir jābūt, jo tā ir mana, tā kā dāvana. Jo mums maziņiem īstenībā, ka mēs bijām bērni, mums neiemācīja, ka tas, kādi mēs esam, patiesībā ir riktīgi kruta. Mums iemācīja vairāk to. Kāpēc tu tā dari? Kāpēc tu šito? Kāpēc tu esi tāds? Pasies kāds Jānis normāls. Jā, Jānis ir normāls. Kāpēc tu nevari būt normāls kā Jānis? Un tāpēc mēs visu laiku kaut kur dzīvojam ar to sajūtu, ka tādi, kā mēs esam, mēs neesam īsti riktīgi. Un cilvēku dizains patiesībā viņš arī tika radīts, kā tāds spiritual awakening tools, caur kuru vienkārši saprast, ka viss ir fine, un viņš arī īstenībā dod tev atļauju. Viņš dod tev atļauju dzīvot tā, kā tev ir paredzēts dzīvot. Jā. Un man kā manifestoram tas bija tāds ļoti īstenībā liels tāds jo tu beidzot saproti, ka tu tiešām esi tikai 10% sabiedrības uz visa lielās pasaules, un kad nav paredzēts tad arī būt. Jo tu esi tāds, kā tu esi. Bet es atceros, ka pašā sākumā tas jau bija īstenībā daudz gadus atpakaļ, pirms viņš palika populārs, kad es iedziļinājos. Man bija tāds, nē, es tomēr laikam nevarēšu dzīvot tā. Tā kā, nē, man nav vēl drosmes, man nav vēl spēks, man tas nav vēl viss. Tas bija, man liekas, kaut kāds 7 gadus atpakaļ. Labāk palikšu pagaidām tāpat. Bet, zini kā, tad, kad tu esi izdarījis kaut ko, tu jau esi izmainījis kaut ko enerģētiskajā plānā. Jo pilnīgi katra lieta sāk vispirms mainīties tur augšā, vai ne, pirms viņa manifestējas tavā dzīvē.
Un tu iedzēji sēklas, tu nu, tā kā ieliec tos podziņus. Un tad tev atliek īstenībā tikai skatīties, kā visi tie podziņi un tās sēklas lēnām zaļo. Un kaut kādā brīdī es sapratu, nē, nu, labi, tagad es varbūt esmu gatava un mēģināt dzīvot pēc tā savu dizaina. Nu, tas ir viens. Un gēnu atslēgas nāca pēc tam, jo tas ir līdzīgs, bet savā ziņā savādāks skatījums, jo tur mēs nevis redzam tavu dizainu, bet mēs redzam tiešām tavas ēnas un tavas dāvanas. Un atkarībā no tā, tātad, kas tu esi, kāds ir tavs raksturs, tur ir dažādas ēnas, kas stāv priekšā tev, tavai izaugsmai. Un to ir forši zināt, jo tad tu redzi, ar ko tev ir jāstrādā. Nu, piemēram, tu taisi 1000 mantras par to, ka es esmu bagāts, nauda plūst, bet joprojām dzīvo savā vienas dzīvoklī un nauda neplūst īstenībā. Un tad skatoties, piemēram, pēc sava Genie Keys, gēnu atslēgas profila, tu patiesībā vari redzēt, kas ir tā lielākā, tur dažādas tie aplīši, dažādas tās atslēgas, kas ir konkrēti tavā profilā, kura tad ir tas, kas, piemēram, stāv priekšā tam, ka tu nespēji to pārpilnību radīt savā dzīvē. Ja? Un arī jau pat tad, kad tu vienkārši zini, kas tas ir, tu pat varbūt vēl nemaz nesāc ar to tik ļoti strādāt. Protams, ja tu sāc strādāt, tas būtu vēl feināk. Bet arī tad, kad tu tikai zini, arī tad jau tur sāk viss kaut kas mainīties, jo tu esi pielicis tagad apzināti. Tā klāt, un tad tu vari ar to sākt strādāt. Jo, ja mēs esam izmēģinājuši visu un kaut kas nestrādā, piemēram, tev ir jau 4. vīrs, bet kaut kas nestrādā joprojām, tad skaidrs, ka tu nevari vienkārši turpināt tāpat un ņemt 5. vīru. Tev ir tā kā jāsāk darīt. Un tāpēc, piemēram, gēnu atslēgu profils ir lielisks. Pat tad, ja tu vienkārši viņu izstudē pats un skaties tikai uz tām savām ēnām un to visu, tad tu, piemēram, redzi, kas ir tā ēna, kāpēc tu piesaisti visus tos 4 vīriešus, kas tevī ir tā ēna, ja? Jo teorētiski tur ir tas attraction sfēra, ja, tā, kas atbild par tavu Venēra, neapzināta Venēra, man liekas, tā ir, kas atbild par to, ko tu piesaisti savā dzīvē un kādas tās karmiskās attiecības. Teorētiski, ja tu ar savu to dāvanu, tu piesaisti to īsto, kas tev jāpiesaist, to īsto mīlestību, ja, un vispār draugus un pārējos cilvēkus. Un ja tu vibrē tajā zemajā ēnas frekvencē, es varētu paņemt kaut kādu ēnu, tagad, piemēram, nenāk neviena prātā. Bet, labi. Piemēram, mankārība, piemēram. Un, ja tu vibrē tajā savā mankārībā, tad tu vienmēr piesaistīsi, piemēram, tādus draugus un vīriešus, kas izmantos to tavu mankārību, un tu beigās vienmēr būsi mīnusā. Sapratīsi, ka nav. Jā, tas tā. Līdz ar to tas ir, tie visi ir tādi tā kā rīki, principā savā ceļā. Jo, lai cik tas interesanti nebūtu, vienmēr ir tā, ka tu jau zini. Jā. Tu apskaties to savu, tu izlasi visu, un tev tāds, jo iekšēji mēs zinām visu, mēs jūtam, bet teorētiski mums būtu jāpavada daudz laiks vientulībā un meditācijā un prāta apcerē un tajā visā, lai to skaidri paši saprastu. Tā kā mums te ir dzīve un mums viss ir jādara un nauda un tā tālāk, mums nav tik daudz laiks, tad, man liekas, ir perfekti, ka ir šī informācija tagad pieejama, ka tu vari vienkārši paskatīties, un tev vieglāk, tev nav jāpavada tie daudzie gadi esot ar sevi, bet tev rekur ir skaidri.
Jā, tās, jo patiesībā visas tās ēnas, visi tie vārti, kas ir cilvēku dizainā, tie ir no tiem senajiem ķīniešu I Ching manuskriptiem, līdz ar to tas ir tā kā tāda senā mācība jaunās skaņās. Man liekas, tas human designs, cilvēku dizains ir burtiska cilvēka instrukcija. Tava instrukcija, kā tu strādā, kā tu reaģē, kā tu saki, kas ir tava ēna, kas ir tava dāvana, bla, bla, bla. Kad tāds tu paskaties un savā ziņā tu redzi sevi. Jā. Tu saproti, kāpēc es reaģēju tā, kāpēc es esmu tāds cilvēks, kurš izvēlas darīt 5 lietas vienlaicīgi, nevis fokusēties uz vienu, kāpēc, visas šīs lietiņas, un tad arī tas savā ziņā man, kad es pirmo reizi arī sen jau vispār par to dabūju to savu aprakstu, es sapratu, there is nothing wrong with me, jo man vienmēr bija tas, ka es nekad nevarēju darīt kaut ko vienu. Man vajadzēja tos manifestējošos ģenerators, jā. Un man bija tas, kad es sēžu mājās kaut vai arī stāvoklī, it kā tu vari baudīt, tu vari čilot, tu vari nedarīt neko, bet tu visu laiku domā kaut ko. Tu domā, varētu vēl kaut ko. Tu visu laiku tā kā ģenerē tās idejas. Es gribēju bišķiņ pievērsties nedaudz citai tēmai, bet kas ir saistīta ar kā tu to savu autentiskumu, protams, tad, kad mēs sākam iet šajā savā autentiskumā, mēs mainamies. Mēs mainamies un cilvēki sāk to novērot. Un kā tas ir stiprinājis vai nedaudz ievies kaut kādas pārmaiņas tieši tavās attiecībās ar tavu vīru? Kāds ir bijis tas jūsu miedarbošanās ceļš? Tad, kad tu esi vairāk gājis tajā savā autentiskumā, jo es nezinu tik daudz par viņu un ko viņš dara un kā viņš ar sevi strādā vai nestrādā. Tāpēc tieši no tavas puses, jo man liekas, ka sieviete jau vispār ir tā, kas bieži vien mainās vairāk nekā varbūt vīrietis. Un tad kā neļaut tam varbūt izjukt un atsvešināties, atdalīties un kaut kādā brīdī teikt, bet tu taču tāds un es rekur visu kaut ko daru. Un, kā tev tas ir izdevies vai nav izdevies? Ja jūs esat kopā, tad jau gan jau ir izdevies kaut kādā ziņā. Jā, īstenībā mans vīrs man ir arī tāds, savā ziņā kā tāds skolotājs. Jo viņš man 100 punkti iepatikās īstenībā tādēļ, ka viņš ir super autentisks. Viņam tas ir dabīgi. Un pēc tam, skatoties pēc cilvēku dizaina, īstenībā tur ir tā autentiskie vārti. Tad, ja tev viņi ir definēti tā kā piemītoši, tev viegli būt autentiskam. Man, piemēram, nav. Jo es esmu izgājusi cauri fāzēm, kad es esmu bijuši pilnīgi visu kaut kas, izņemot autentiskais. Es to savu autentisko esmu iemācījusies, tā kā caur trial. Viņam tas autentiskais ir, viņam piemīt, viņš ir autentisks pēc būtības. Un, kad viņš stāstus, kā viņš tur 7 gados ir sapratis, kad visu, ko klausās mamma, tā kā vecāki, piemēram, mūzika, viņam viņš ar mūziku ļoti jūt to visu, ir šits, un ka patiesībā, kur ir tie īstie, piemēram, pankrokeri, kuri dzied par īsto dzīvi, nevis Žoržs Siksna, kurš vai ne? Jo tur ir viens, kurš grib iepatikties visai sabiedrībai. Tagad sāpināja visu Žoržs Siksna fanus. Jā. Man draugu pieņems. Labs joko. Jā, bet var sakot, tur ir Žoržs Siksna, kurš vienkārši dzied par kaut ko visai publikai, visiem latviešiem, un tur ir bankrokeri, kuri, es ceru, ka es pasaku pareizi, kuri bliež par īsto dzīvi, ne? Un viens ir autentiskums, viņiem ir maza mērķa auditorija. Un patiesībā, kad tu esi autentisks, tava mērķa auditorija ir maza. Ja? Jā. Un savā ziņā tas noteikti tad ir tas, kas man vispār ir piesaistījis. Un vērojot to, kā viņš vienmēr paliek savā stiprajā kodolā. Un tas patiesībā ir riktīgi kruti, kad apkārt viss kaut kas mainās. Tu, piemēram, kā sieviete, tur 1000 reizes visu kaut ko esi izmēģinājusi, lai atrastu savu autentisko. Un viņš vienkārši ir tajā savā kodolā. Un tas ir baigi feini. Ja? Tu to jūti, ka viņam īstenībā ir tas stiprais kodols. Un
Tieši tāpēc mums vajag arī autentiskus vīriešus, ja, kuri iet uz to savu autentiskumu, ne tikai sievietes vai vispār. Ja. Jo tas ļoti spēcina arī sievieti, tie autentiskie vīrieši, kuri arī tieši tāpatās nospļauties uz visu sabiedrību, ko citi saka, es eju tur, kur es gribu, man ir savs mērķis, jo mērķtiecīgi vīrieši, vispār ir fantastika, vai ne? Disciplīna, un tas viss, tas ir tieši tā. Tas ir jau savā ziņā sāk kļūt par kaut kādu aizmirstu lietu, vai ne? Bet to mums vajag visu šo disciplīnu, mums vajag tos autentiskos vīriešus. Bet, mēs esam kopā kāds 11 gadus, un tajā visā, es, protams, tur esmu visu kaut kur rotējusi un pazaudējusies un atradusies, un aizgājusi uz vienu pusi un uz otru. Bet jāsaka, ka vislielākā laime ir tā, ka tu tomēr turpini iet un tomēr turpini vākt to savu autentisko kopā un tomēr atnāc tajā savā autentiskajā atpakaļ. Bet tev nav bijis tā, ka viņš kādā brīdī tev tur saka, tik savācies, saņemies, tu neko nesaproti, ko tu vispār gribi? Protams. Viņam gan ir tā, ka viņš, man liekas, ka savā ziņā kaut kur arī vēro. Viņš vienmēr saka, ka tev pašai jāapgūst visas mācības ir. Ja? Un tieši tāds arī ir noticis, jo es viņus vienmēr esmu apguvusi un atnākusi atpakaļ. Un viņš vienmēr tāds tā kā welcome! Tā tas notiek. Labi. Noslauku savas kājas un nāc atpakaļ ar tādu. Jā, ok, bet man vajadzēja apgūt šo mācību, un es tagad esmu. Savā ziņā es zinu, ka kaut kādā veidā viņam noteikti tracina tas, ka es tik ļoti runāju par to ceļu un ka man vajag sevi atrast. Un tas, ko es šogad arī beidzot esmu tātad sapratusi, ka nevajag mums sevi tā atrast, ka mums vienkārši vajag savākt kopā tās savas daļas. Tas nav tā, ka tu... Un viņš saka, bet ja tu tik daudz runās par ceļu, tad tu uz laiku arī uz tā ceļa būsi, piemēram, vai ne? Tas laiku kaut ko meklēs, ja nevarēs atrast. Tieši tā, un tas arī ir svarīgi klausīties šo un saprast, ka, tā kā pagriezt to visu īstenībā savādāk, lai nav tā, ka tu tiešām kļūsti par kaut kādu meklētāju, kuram nekad nav gala. Bet, laikam jau tāda, tā kā, tajās visās attiecībās jau ir tās pamatlietas, kas ir ļoti svarīgas. Viens, protams, ir tā dziļā mīlestības connections, vai ne? Kas ir, tā kā mēs esam vecas dvēseles, tad mums viņš ir jau no... Kaut kur pirms tam. Jā. No citām dzīvēm. Tā kā, sveiki šajā... Atkal tu. Atkal paiesimies, jā. Bet jā, ja tu proti izstrādāt tādas universālas lietas kā cieņa un kas tur vēl ir? Kas ir vēl tās universālās lietas? Cieņa, uzticība, pieņemšana, respekts, jā, kaut kāds. Tā kā, jā, tas viss un es īstenībā nesen redzēju vienu vaigu kruto rīlu. Tur bija čalis, un viņš stāstīja no sava vīriešu skatu punkta, kad tas, ka vīrietis saka, ka viņš tev mīl vispār, to varētu, tā kā viņš stāstās lietas, kas īstenībā tā kā izklausās forši no sievietes skatu punkta, bet patiesībā tā kā no vīriešu skatu punkta baigi daudz neko nenozīmē. Tur ir viss mīlestība, bērni, laulība, māja, tur mašīna, kas ir tas pārstāvs. Tad viņš saka, vienīgais, kas ir patiesais, ir tas, ka vīrietis mainās. Tā kā izaugsme, kad viņam notiek, ja? Jo par izaugsmu attiecībās patiesībā atbild vīrietis. Nē, vīrietis. Bet nav sieviete tā, kas to tā kā rada, un viņš... Jā, redzi, tā kā ir tā vīrieša tāda, ka sieviete ir kā tāds savā ziņā katalizators, bet vīrietis ir tas, kurš par to atbild, jo ja viņš neuzņemas šo pārveidi, tad tās attiecības tā kā vai paliek tur un sieviete cieš, un abas cieš, vai vienkārši crash.
jo viņam ir jāmainās, viņam ir jāaug tajās attiecībās. Un, kad viņš to dara, tad viņš uzņemās izaugsmi, un tad tās attiecības arī izaug. Un vēl, kas ir svarīgi, vispār tā kā paturēt prātā, ka mēs nedabūnam to, ko mēs gribam, bet to, ko mums vajag. Un tad, kad tu to saproti, tad tu skaties uz savu vīrieti pilnīgi savādāk. Jo tu saproti, ka viņš ir tas, ko tev patiesībā vajag, lai tu varētu izpaust sevi. Ja? Tādā veidā. Un tas viss, kad tu ļaujies tai plūsmai, tu esi tajā sapratnē, kad jūs mācāties, kad jūs augat, un tu redzi, ka tas vīrietis pavalkās, un viņš aug, un tās attiecības tiešām tajās attiecībās ir izaugsme. Tas viss ir fantastiski, un protams, kad ja tu strādā ar sevi, un viņš strādā ar sevi, un tu palīdzi viņam strādāt ar sevi, jo sieviete redz lietas savādāk, vai ne? Un bieži vien sievietei jāpielieto tā savu iekšējā gudrība, lai vienkārši palīdzētu tam vīrietim arī pārēt, ja? Tajā izaugsmē. Un tad, kad tas viss notiek, tad tās attiecības vairāk vai mazāk diezgan skaisti un raiti rit augšā. Jā. Mēs esam arī ļoti savā ziņā dažādi, līdz ar to mēs papildinām viens otru. Kā man vīrs saka, ka tas viņa prāt ir ļoti vispār svarīgi attiecībās, kad cilvēki var papildināt viens otru, nevis viņi abi divi ir vienādi. Un tad sāks arī, man liekas, tie klaši visbiežāk, jo, jūs abi darat vienu to pašu, jūs abi, tur pat nav kaut kāda interesantuma vairāk. Jo abi ir vienādi, abiem ir tās pašas intereses varbūt, pat strādā varbūt vienā darbā, un tur, boring. Nav par ko vairs parunāt, vai tikai darbs māja. Lielākoties tieši tāpēc, kā teikt, mēs dabūnam to, ko mums vajag. Un tie, kas ir nevīžīgi, tie dabūna pedantus un otrādāk, jo tad tu dabūni balansu. Un tas ir tik forši, ka patiesībā, kad tu pašķatini, jo es arī esmu savā ziņā tā kā kaut kur izgājis cauri ļoti tādā arī lielai nevīžībai, kad tu dzīvo viens pats, un tu vari, nedēļu traukus nemazgāt, piemēram. Un tad dabūni vīru, kurš ir diezgan pedantisks, jā, un kuram, piemēram, īpaši virtuvē ir jābūt visam tip-top. Un tu pārvari sevi. Un, piemēram, tu visu laiku tev viss ir tīrs un viss ir kruti, un tu kop māju, un tu īstenībā saproti, ka tev nereāli tas patīk. Ka tu tādu kaifu ķer no tā, ka tu dzīvo tīrā mājā, kurā nav, izņemot suņu spalvas. Jā. Tas tā. To es domāju, ko tas man šobrīd mācīja, jo man visu laiku bija 2 kaķi, man kretinēja spalvas, es no viņiem tik vaļā, un es tagad dabūju suni ne pēc savas izvēles, un es domāju, ko tas man māca, vai tas nav atkal palaist to manu pedantiskumu bišķiņu tādu, kad, ir, ko darīt, lai ir. Jā, bet es joprojām tīrot māju, tās spalvas, īpaši tagad vasarā, liekas, es vienkārši vēroju sunim, lai savāktu viņas spalvas, bet tāpēc, ka man ir svarīgi, ka man tā māja ir tīra, bet tā, protams, ir veselīgas robežas, nekļūt par kaut kādu to. Bet, tad nobeidzot par attiecībām, šajā gadījumā sanāk tā, ka visveselīgākās attiecības būs, ja jūs abi būsiet autentiski, neviens nemēģinās tēlot kaut ko, vai tā, ka viņam patīk tas, piemēram, klasiskā mūzika, un tad es tagad arī, es iztēlošos, ka man patīk. Viens ir tas, kad ir forši, ka jūs varat aiziet uz to klasiskās mūzikas koncertu, abi divi, jo viņš gūst kaut ko jaunu, tev vienkārši patīk. Tad jūs aiziet uz punkroka koncertu, un viņam nenormāli patīk, tu vienkārši vari have fun, vai ne? Un tā tālāk. Bet nemēģināt to, ko bieži vien cilvēki dara pašā sākumā. Izpatikt. Ja tev patīk, tas man arī īstenībā ļoti patīk. Jā. Forši, bet
ticamā tam cilvēkam tu nenormāli patiksi, tāpēc, ka tu esi Citā. tāda, kā tu esi. Un tas absolūti nekas, ka tu esi kaut kāds garīgais jogers un viņš tiešām ir pankrukars sēņotājs. Labs kombo. Es staigāju pa mežu augstiņām savā kraklā, rūtainajā un doktora Mārtinos. Bet, jūs varat gūt abi. Un te ir arī tas, ka mums ir paredzēts katram būt ar sevi un savām lietām. Jo tas ir tas ceļš, un viņš tik un tā būs jāiet vienam. Tas ir tas. Un tu būsi ar sevi un tām lietām, kas tev visvairāk dod kaifu, tu tik un tā viņas darīsi viens pats. Lai kā tu gribētu dalīties visā pasaulē ar to, cik krūti ir staigāt ar plikām kājām pa sūnām, tu tik un tā to darīsi, tajā vislielākajā kaifā, ka tu būsi viena pati. Arī tad, ja tu gribi, lai tur 30 citas sievietes arī šito pamēģina. Nebūs vairs taisnība. Tas īstais, tas ir tavs, ka tu esi viens pats. Tur tu to īstenībā vislielāko kaifu arī, man liekas, ka ķer dzīvē. Bet tā arī ir viena lieta, nebaidīties būt pašam ar sevi, vai ne? Visā savā galvā. Un tas arī ir jāiemācās. Jo, pieņemsim, man tas nāk super dabīgi. Es varu būt viena un es baudu būt viena. Bet es zinu cilvēkus, kas vispār nemāk būt vieni. Un viņu prātā viņi visu laiku domā, ar ko lai es satiekos, ko lai es paskatos. Un tas arī, man liekas, ir kaut kas, kas ir jāmācās. Bet vēl pēdējais jautājums man tev. Tev vīrs ir diezgan labs šefpavārs. Un vai gadījumā nav tā, ka tavas kūkas un viss ir nedaudz tāds kaut kāds aizguvums no viņa lauciņa? Vai, tā kā es visu laiku domāju par to, ka no kurienes tev tas ir radies, jo kaut kad, cik es vispār zinu, tu strādāji arī kaut kādā tādā vidē, ne kā virtuvē un ne par oficiantu, bet kaut ko ar papīrlietām tu darīji, bet kas bija kafejnīcēm arī, vai ne? Vai es kaut ko... Es sāku īstenībā, kā, principā... Vadītāji vai kaut ko? Nē, es īstenībā sāku kā, gluži, nevarētu teikt gluži bārmene, jo tas nav tāds tipiskais bārs, bet es sāku strādāt Valmierošu alū, par cilvēku, kurš lej alu un pārdod alu. Bet tā kā viena manām stiprākajām dāvanām ir vadīšana un tāds tā kā, tas līdera pozīcija, tad jau tu nekur nevar aizbēgt no sevis. Tu ātri vien vienkārši dabīgi kļūst par līderi. Bet mēs sākām ar alu. Un tālāk tas viss attīstījās par bāriņu, par īstu bāru un par īstu restorānu. Un, gribot, negribot, es tā kā attīstījos tam līdzi. Kā jau ir, tu aizēji, tev patīk, tev tas viss notiek. Jā, un tad es principā strādāju paralēli par vadītāju un arī par pašu viesmīli un par bārmeni. Jo... tā kā man tas liekas arī savā ziņā fun. Man patīk tad, kad es eju uz darbu, es iekāpju lomā, es esmu tas un es varu pārdot cilvēkiem to, kas viņiem vajadzīgs un viss forši ir. Un es tieši tā arī iepazinos ar vīru, jo viņš atnāca strādāt par pavāru, tātad uz mūsu restorānu. Bet mums tā iepazīšanās bija tāda pamazām. Mēs pamazām sadraudzējāmies, mēs pamazām sākām veidot komandu. Mēs īstenībā sākām ar to, ka mēs gribējām izveidot nenormāli stipru komandu paši, lai dabūtu prom vienu nevēlamu kolēģi, kurš bija toreizējais šefpavārs. Mums viņš nepatīk, viņš baigi jauca gaisu. Un mēs sākām sastrādāties, lai viņu dabūtu prom. Ja mums to, ko mums vajadzēja izdarīt, mums bija vīziņa. Mums vajadzēja uztaisīt riktīgi stipru, izcelt viens otru dāvanas, lai nav vajadzīgs tas. Un tas mums arī izdevās. Tajā procesā mēs vienkārši samīlējāties.
Jo, mēs vajag labāk komandu esam. Nu jā. Jo tu vienkārši redzi viens otru krutās lietas un saproti, ka tieši tā arī ir, kā, kad tu to saspēlē, tas ir tik krūtais. Un īstenībā pēc cilvēka dizaina ir tā, ka pirmkārt ir tā, ka pievelkās cilvēki ar vienu profilu. Piemēram, man ir 6-2, tad lielākoties man tā kā arī pievelkās cilvēki, kuriem arī ir tādi paši profili, jo tas nozīmē, ka jums ir līdzīgs dzīves ceļš. Ja? Ceļš ir līdzīgs un tāds arī ir paredzēts. Un otrkārt, tie, kas ir redzējuši to savus, piemēram, cilvēku dizainu čārtu, tad tur ir ir tie pilnie kanāli, kas ir mūsu īstenībā ļoti stiprās puses. Tas ir tas, kas tu esi. Tu vari domāt, ka tu esi, piemēram, cilvēks, kuram jāstrādā, nezinu, vienkārši es pieceļos, aizēju uz darbu, es atnāku apakaļ, pasos televizoru, un tu īstenībā paceļos, un tur cilvēkam, piemēram, ir harizmas kanāls. Un viņš ir paredzēts, lai viņš būtu, tā kā majestātiska harizma. Tas tā. Bet, tur ir tie pilnie kanāli un ir tās pusītes. Un mēs pievelkamies caur tādiem puskanāliem, lai izveidotu kopā pilnu kanālu. Un tas nozīmē, ka tajās attiecībās mēs izveidosim to pilno kanālu, kas ir tāda arī, tā kā savā ziņā superspēja. Ja? Jā. Un tad jautājums bija par tām kūkām. Vai tavs vīrs tevi kaut kā ievirzīja tajā kūkā? Pareizi. Ja mēs strādājām, un tad es paliku stāvoklī un pagāju, protams, malā no tā tiešā darba. Tad es sāku vairāk darboties ar tekstu un mājaslapu un sociālo tekstiem. Bet, zin kā, viņa tajā ietekmē, es sāku justies brīvi virtuvē, jo es nāku no ģimenes, kurā man nemācīja gatavot ēst vispār. Ja? Vienkārši, tur mamma uzcep kartupeļus, uzvāra cīsiņus, skolā ir krutās pusdienas, kā jau laukos skolā, bet tā, principā, ārpus tās skolas, tur vienkārši kaut zupiņa un ola un tā tālāk, visi parastie ēdieni. Un man nav nekāds background, es nemāku gatavot ēst īstenībā. Tā. Un es arī virtuvē nejutos ērti. Jo, kad tev kā bērnu nemāca justies ērti virtuvē, tad tev drīzāk ir vēl, tās vecās bailes bērnībā no gāzes, plīts, uguns, piemēram, vai ne? Bet es sāku justies ērti virtuvē, līdz ar to es varēju arī tur, tā kā brīvāk darboties. Un es nezinu, kāpēc īsti tie ir saldumi, bet tas ir savā ziņā vīra dēļ, jo es to pirmo kūku taisīju viņam dzimšanas dienā. Redz. Tā kā teorētiski tas ir jo es sev dzimšanas dienā, man kūks nevajag, bet viņam es taisīju kūku. Un ar to kūku, principā, arī viss sākās. Līdz ar to tas ir tāds tā kā, mana vīra ietekme. Tīri tajā ziņā, kad es sāku justies brīvi, un tā kūka, kas mainīja visu. Jā. Bez tā es noteikti nebūtu līdus virtuvē vispār. Bet te ir arī tas, ka man ir jāsaprot, ka tikai virtuve nav mans lauciņš. Viņam ir tā, ka viņš var vienkārši visu dienu gatavot ēst, viņam vienkārši kaivs. Ja? Bet tas nav mans lauciņš, tikai virtuve. Man ir jāsavieno tas ar to savējo, kas ir tā manējā sievišķīgā, tā savvaļīgā, tā visa kaifīgā būtība. Un tieši tāpēc es mācos to visu savienot, lai man nav tikai jācep kūks. Jā, tā kā, lai es neesmu vienkārši konditors. Es negribu būt vienkārši konditors, es gribu būt tas viss, kas es esmu kopā, tā manējā, tas. Un mācoties to izdarīt, es arī īstenībā ķeru kaifu. Un man vīzija ir riktīgi kruta. Protams, ka tu nobriesti un tu iegūsti viedumu, tā vīzija tā kā arī ieņem to formu. Un ar katru gadu tu jau jūti viņu vairāk. Un galvenais vispār nepieķerties tam, ka tev kaut kas tagad nav. Jo tu vari izmēģināt un saprast, ka nav. Un tas ir fine. Vispār. Bet jā, tā lielā vīzija, viņa nobriest un viņa attīstās un viņa ir skaista. Un mēs uz viņu ejam. Jā, bet man liekas, vispār tā ideja par saldumu ceremonijas, kad to izlasīju, man bija tāds,
Wow, kā neviens par Kad to tu nāc, neizdomāja? starp citu? 18. septembrī, un tas Tagad ir nākošajā. 3 dienas pirms manas dzimšanas dienas. Tāpēc es uz to gāju, man būs tā, šī būs mana svinības tādas, jo es domāju, gribētu aiziet kaut kādu ceremoniju, bet es domāju, tas jau man ir tāds ikdiena, gribās kaut ko citu, un tad tas bija pilnīgi tā kā, jā, jo es vispār nekad to nebiju dzirdējusi, nekur redzējusi, un man likās, wow, vispār baudīt jebko, jo es vienmēr arī saku, kad man cilvēki jautā par kakao, kāpēc tur tas ir tā un blā, 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 bet es saku, ja tu paņemsi savu pusdienu šķīvi un ēdīsi apzināti, ieliksi tur nodomu, un tur vēl padomās par to sajūtīsi, izgaršosi, ka tā būs ceremonija, tava pusdienu ceremonija. Ja tu tur dzersi savu tēju vai jebko, ko tu darīsi, traukus mazgāsi ar nodomu, tā būs tava trauku mazgāšanas ceremonija. Nu, kad īstenībā mēs visu varam darīt ceremonijā ar nodomu apziņu un ielikt tur kaut kādu vērtību, kad es gribu, lai man ir viskaistākie un tīrākie šķīvi vai tur vistīrākā māja un spožākā, kuras jūtos ērti un harmoniski. Un ka tas nav par to, varbūt pat par to dzērienu, tieši kā šo dzērienu, bet ka tas ir par to procesu. Protams, tur kakao ir tās savas īpašības, kas to tā kā papildina. Bet, un tad es iedomājos, tās končas, jau tā viņas vienmēr ēda tur kaifojot, un tad es iedomājos tagad vēl ar tiem taviem stāstiem, un es nezinu, kas tur būs, bet varbūt arī nestāstu, lai tas ir tāds pārsteigums un piedzīvojums, un man liekas, ka tas ir vienkārši ģeniāli. Man liekas, ka tādas idejas nevar atnākt, ja tu neesi savs autentiskais. Tu nevari to ar prātu tā kā izzīlēt un izdomāt un izspiest no sevis kaut ko tik tādu magic. Tā kā, jā, tu esi burve. Paldies! Tas ir vienkārši, tas ir rezultāts tam, ka tu nekaunējies apvienot visu to, kas tev ir vienā. Jā. Un tagad es, piemēram, iefilmēšu arī, piemēram, tos augus, tos saldumus, lai es varu tās kastītes tirgot. Un tur es varēšu atkal izpaust to savu, piemēram, fotogrāfa nedaudz, to pusi, kas man patīk. Un tas viss kopā savienojas tāds, ka tu pats vienkārši ķer kaifu no tā, tev nenormāli patīk. Un tas, ko tu tikko teici par to, kad ikdiena ir tas rituāls, tieši tā jau arī ir. Tas ir tas, ar ko es arī sāku, kad ieliekot nodomu, mēs pilnīgi katru lietu varam pārvērst. Un tā ir īstā dzīve. Tā ir fantastiski. Jā, es ļoti jau gaidu nākošo, tiešām to saldumu ceremoniju, jo mums bija baigi forši. Un arī tik krūtu būsi forši. Jā, es jau gaidu. Labi, es domāju, ka ir laiks arī jau beigt. Man liekas, ka ar tevi varētu vēl par visu kaut ko parunāt. Bija tiešām interesanti. Man vispār patīk šīs tēmas par vispār tādu patiesumu un miedarbību un dzīvi kā tādu. Kā mums katram kaut nedaudz bišķiņ pietuvoties tuvāk tam savam patiesajam es, jo man arī ir tā tendence, kad es redzu cilvēkos bieži vien, kāds tu varētu būt amazing cilvēks, cik daudz ko sasniegt, ja tu tikai to vienu savu kaut kādu ēnu atrisinātu vai kaut kādu savu to lejeru nomestu, to kaunu vai to pašvērtējumu trūkumu. Un tad es ceru, ka ar šitādām epizodēm cilvēkiem kaut kas tur arī bišķiņ tajā apziņā kaut kur kosmosā varbūt sāks bišķiņ mainīties un tās sēklas tiks sētas arvien vairāk un vairāk, kas ļaus tā kā nonākt kaut kad, cerams, drīzāk nekā vēlāk pie tā sava, tā patiesā. Varbūt tev ir kaut kas, ko tu gribi novēlēt, iedvesmas vārdi kādi vai kāda atziņa, ar ko tu gribi tā kā pabeigt šo sarunu. Principā varētu ar tieši tādu diezgan... Jo viens ir viss garīgais un skaistais un lidināšanās, bet otrs ir šeit uz zemes. Mēs vienkārši novalkam svītru, kur ir robeža, vai ne, mūsējā. Mēs piesakām sevi dzīvē un mēs tiešām apzināmies savas tiesības būt, jā, ka mums šeit ir būt. Un mēs novalkam svītru. Mēs
piesakām sevi telpā un pasaulē. Un mēs saprotam, ka mēs pat ar prātu nevaram saprast, cik daudz mums ir paredzēts šajā dzīvē darīt. Un kam mums ir paredzēts piekļūt šajā dzīvē. Un mēs uzliekam uz ausīm klapītes, soļojam uz priekšu, jo tas ir tiešām viens no priekšnoteikumiem, lai mēs būtu autentiskas, īstas un dabīgas, un lai mēs sev patīkam, un lai mums ir kaifs pašām par sevi, bet ir jāceļās un jādara. Ja? Doom scrollings nekur mūs neaizvedīs. Mēs ceļam savu pakaļu augšā un veidojam savu dzīvi. Ja? Pašradīta dzīve. Katru rītu mums ir izvēle, un mēs to darām. Amen. Tādu bišķiņu, kad čop, nekas te nenotiks. Jā. Tā kā tā zirga klapes, tu redzi tikai vienīgi to savu gala mērķi, un tu, lai vai kas, tu ej uz to. Jā. Nu, ja vajag vienu nakti bārā patusēt, patusēt bārā. Bet tā vīzija ir, Jā. Nu jā, tas par to reizēm jau mums vajag arī bišķi izkrist no tā, lai mēs saprotam, ka nē, es gribu tomēr iet. Jā, vajag aiziet uz Rīgas svētkiem, lai saprastu. No! Šitas cilvēku pūlis nav man. Es teju. Jā. Labi, milzīgs tev paldies. Jā, izdevās mums, manuprāt, lieliska saruna. Un, varbūt pēc tiem 5 gadiem es vēlreiz tev uzaicināšu un pajautāšu, kas ir autentiskā Guna vēlreiz. Nevis pēc 5, bet tā kā man būs 50, tas nozīmē, ka vēl pēc daudziem. Jo, man liekas, ka, labi, vispār jau tas pirmais, man liekas, ir 40, ka tev ir tāds tā kā jau vai ne, un tad jau ir 50, tu jau esi tā kā salīdzinoši tas. Manos stāstos vienmēr ir tie vecie, tie vecajie, tie viedie. Nu, tie jau ir tādi. Nu, tā kā, ka tu esi jau. Nu, labi, tad tiekamies 50. Jā. Paldies arī visiem, kas pieslēdzās, kas skatījās, un tad jau tiekamies nākamajā epizodē. Tā.